Mēs esam viskaistākie, vislabākie, atratīgie un jautrie iedzīvotāji. Paši foršākie. Kā jūtās spīdolieši? Ļoti labi. Pēdējā diena. Jā. Kāds emocijas? Patīkams. Reiz arī skumjas. Skumjas par ko? To, ka viss beidzās. Jābrauc prom. Neturpināsies vairs. Kas paliks atmiņās no šiem Ziemassvētkiem? Viss tas labākais. Ceturtdienas ballīte? Arī vakar Daugavpilsnā jau bija interesanti. Pēc dejas svētkiem varējām šeit atpūsties. Sausais laikums sakies, kā ir ballīte. Kors Zemgala? Kors Zemgala. Kā jūtās Ziemassvētku gājienu laikā? Brīnišķīgi, gatavojamies doties. Visi esam sapucējušies, sapiņuši vainagus, pušķī. Kā izcelsieties gājienu laikā? Mēs izcelsimies saviem skaistiem tautas stārpiem, kas tieši raksturo Zemgali, un pašas būsim skaistas, starojošas. Ar ko paliks atmiņā šie Ziemassvētki? Ar karstumu noteikti. Bet nu, tam visam ir jābūt. Tas piederās pie Ziemassvētkiem, pie skaistās Latvijas vasaras. Un, es domāju, ka būs ļoti skaists un labs atmiņas. Vakarā lielais koncerts. Jā, lielais koncerts. Kādām sajūtām gaidām? Ar ļoti labām sajūtām, tāpēc, ka vakar jau piedalījāmies vakara ģenerāla mēģinājumā un sapratām, ka būs ļoti skaisti. Tāpēc gaidām to pašu to kulmināciju. Es domāju, ka tiešām varēs izbaudīt un būt labi sajūta. Iespējamais jaunais deju kolektīvu Kādas maiņas. Es esmu ļoti priecīga. Ziemassvētki, viņi paceļ mūs tā kā spārnos, un visa Rīga ir piepildīta ar maziem un lieliem, un ar vainagiem un kalniem, un karogiem un dziesmām, un tas dod tādu apbrīnojumu enerģiju. Tā kopa enerģija, tas, ka mēs esam visi kopā, ir brīnišķīgi, un tas ir, līdz katram jāpiedzīvo tas skaistums, ko dod šis gājiens, Ziemassvētki un arī, protams, šī vakara noslēguma koncerts. Ar ko tieši paliks atmiņā šeit Ziemassvētki? Šie Ziemassvētki paliks atmiņā to, kad mūsu lauksaimniecības universitātes liepas cīnījās ļoti varonīgi un ieguva 11. vietu. Man ļoti liels prieks ir par Spīgo, kurā ir pirmā vieta Jelgavā, tā kā es esmu ļoti lepna par savu Jelgavu, jo mums ir kādi 3 izcili panākumi. Ja mēs skatāmies dejas, dziesmas, tautas tērpus, tas, es domāju, ļoti daudz ir pie tik lielas konkurences, kāda ir Latvijā šobrīd. Un arī tas prieks, tas ir tā kā tāds urdziņas satek kopā no maziem ciematiem, no maza ciemata iet gājienā rokdarbnieces, iet mazi bērni, iet, kā saka, cienījami cilvēki. Mēs visi tiekam piepildīti ar prieku un tādu spēku par to, ka mēs esam un ka Latvija ir un būs. Skaista un tik mīlīga, tā esi tu, hei, tu esi tu, hei, tu esi skaista un tik mīlīga, tā esi tu, hei, tu esi tu, hei, un kopā palik mums ar tevi tagad būs. Opa, Gangnam Stils! Opa, Gangnam Stils! Opa, Gangnam Stils! Opa, Gangnam Stils! Un atgriežamies! Nav viņas, par ko jaunu pirti, saukšu tev par savu igaviņu. Nav viņas, par ko jaunu pirti, saukšu tev par savu igaviņu. Saukšu tev par savu igaviņu. Kas jādara? Jāstāsta par Ziemassvētkiem. Mēs esam sapulcējušies, lai dotos gājienā Rīgas ielās. Ielā vienā ielā. Nē, visi baigi forši, Ziemassvētki ir baigi jaukies pasākums un vēl sagaidīt koncertu. Vakarā noslēgt koncertu. Vai estrādi pacelt kājām gaisā? Jā, uz baigi labi. Būtībā
nav šie mani pirmie dziesmasvēki un gājiens vienmēr ir tā lieta, ko būtībā visi gaida visvairāk, kad var parādīt gan savus tautas tērpus, gan savus karogus un visu. Tāpēc es domāju, ka brīnišķīgi svētki notiek Rīgā šo nedēļu un vienkārši tūlīt ar nepacietību arī sāksim iet, tā kā gaidām. Vai te būs spēki vēl iepūst trubā pēc šiem te visiem? Es domāju, ka spēki ir un būs, un īstenībā, ja tā labi gribētu, varētu vēl vienu nedēļu no sākuma ar visiem koncertiem, jo tie dziesmēki ir tik forša lieta, ja, un es ikvienam novēlu, kuri vēl nav ne koros, ne orķestros, noteikti pēc dziesmēkiem uzreiz dodieties iestāties kādā, jo ticiet man, tas ir tā vērts.